Labdien! Šajā video failā apskatīsim, kādas ir iespējas mainīt izvēļņu un lentes konfigurāciju. Izvēlnes saraksts mums ir augšā ar noteikto komandu grupu nosaukumiem. Lente, tā ir izvēlnes pogu konfigurācija, un izrādās, ka šo visu konfigurāciju var arī mainīt. Tas ir iespējams sākot ar 2010. Office. Lai to varētu izdarīt, uz lentes tukšajā vietā uzklikšķinām ar peli ar labo pociņu Customize Ribbon, un mēs nonākām līdz izvēļņu sarakstām, kuri ir aktīvi. Mēs redzam, piemēram, developer nav aktīvs, pievienosim, jo mēs nodarbosimies ar programmēšanu. Un šeit uzreiz var redzēt, ka mēs varam arī izvēļņu secību pamainīt. Piemēram, insert izvēļņi padarīt par pirmo. Ok, un mēs redzam, ka tik tiešām kā pirmā jau mums ir insert. Atgriežamies atpakaļ un atgriežam insert izvēļņu savā vietā. Kā var pievienot jauno izvēļņi? Šeit ir divas pogas. UTAP, tā būs izvēļne, un tajā mēs izveidosim komandu grupu, UGroup. Tātad NewTab, izveidojās NewTab, rename, piešķirsim šai tabulai, šai izvēlnei nosaukumu pogas, un komandu grupai piešķirsim nosaukumu manas pogas. Un tagad šai grupai mēs no kreisā saraksta varam pievienot dažādas komandas. Nu, piemēram, new pievienojām klāt, open pievienojām klāt, veiksim paste, pievienojām klāt, nu, un tā tālāk. Tātad mēs šeit varam uztaisīt savu pogu kombināciju, kuru jūs lietojiet ikdienā, un apstiprinām šo izvēli. Jā, nu mēs redzam, kā parādās šeit šī izvēlne pogas, un manas pogas satur sevi 5 komandu pogas. 5 komandu pogas. Tas bija pirmais jautājums. Nu, ja mums šīs pogas vairs nav vajadzīgas, tad mēs varam rīkoties pretēji un šo pogas izvēlni iznīcināt. Un tad, atgriežoties atpakaļ, mēs redzam, ka viss atgriežas savā vietā. Nākošais, ko vajadzētu zināt profesionāliem programmas lietotājiem, tad ir iespēja bieži izmantoto komandu pogas izvietot tajā mazajā panelīti, kas ir redzams šeit zem lentes.
Ja mēs gribam šo pogu kombināciju papildināt, atveram spiežot uz mazo bultiņu, more commands, un šeit līdzīgi kā bija ar lielām izvēlnēm, mēs varam labajā logā sakombinēt mums vajadzīgas komandas. Tā, piemēram, komanda property nav pie galvenām izvēlnēm, tāpēc pieliksim viņu klāt. Šeit populārām komandu sarakstā šīs komandas nav, tāpēc jāiet uz visām komandām, un jāmeklē property šeit property un pievienojam klāt. Un apstiprinām to. Un mēs redzam, ka šīs panelīts tagad ir pilns, papildināts ar jaunām pogām. Līdzīgi šīs pogas var arī noņemt. Tas arī būtu viss šodienas uzdevumā.